Sveicināti, cienījamie skatītāji, Ekoraida otrajā raidījumā. Lāči Latvijā ir atgriezušies pēc pilnīgas iznīcības, savukārt vilku populācija rada lielas problēmas lauksaimniekiem. Kāda ir situācija ar šiem plēsīgajiem dzīvniekiem Latvijā? Mēs šodien raidījumā runāsim ar Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silavu vadošo pētnieku, bioloģijas zinātņu doktoru Jāni Ozoliņu. Sveicināti! Sveicināti! Dabas aizsardzības pārvalde un jūsu pārstāvētais institūts veids lāču populācijas pētījumu. Es saprotu, šogad šis pētījums ir sācies. Vai jums ir jau kaut kādi tādi būtiski secinājumi, kas notiek ar lāčiem šobrīd Latvijā? Uzreiz jau sākšu ar precizēšanu, ka faktiski tādus lāču esamības novērojumus Latvijā mēs esam sākuši jau no pagājušā gadsimta beigām, no 90. gadiem mums ir pirmās tādas pierādāmās apstiprinātās ziņas. Šobrīd ar sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un viņas atbalstu mēs veicam jau otro, ja es nemaldos, pētījumu ciklu. Un tādi mūsdienīgi pētījumi, jau iesaistot molekulārās ģenētikas metodes un slēpņa kameras, notiek kopš 2015. gada. Tā kā ir jau diezgan ilgs laiks, lai varētu spriest un kaut ko secināt. Un lāču populācija ir sākusi strauji palielināties, un mēs šobrīd jau varam pat no tiem pašiem 2015. gadiem, ko es minēju, mēs varam runāt par Latvijas lāču populāciju, jo līdz šim mums bija tādi atsevišķi indivīdi, kas 90. gadu laikā un 2000. gadu sākumā ienāca Latvijas teritorijā. Tā skaitā lāči jau kopā ar visticamāk ārpus Latvijā dzimušiem mazuļiem, bet tos vēl tādi nebija apstiprinājumi, ka tie ir Latvijas lāči, bet jau mums ir tiešām pašiem savi lāči. Pašiem savi un cik aptuveni skaitā? Teiksim tā, ka ar pasēm, tas ir ar kuriem ir ģenētiskais materiāls izanalizēts ar mūsu kolēģiem kopā Silavas laboratorijā, ir 72 šajā periodā. Bet ļoti iespējams, ka visdrīzāk ir vairāk, jo ne jau no visiem lāčiem mēs to ģenētisko materiālu esam iegūši. Tāda interesanta sakritība ir, ka otrs tāds lāča identitātes apstiprinājums ir viņa ķepas nospiedums. Un ja mēs viena gada laikā, kas sakrīt arī ar to lāča bioloģisko ciklu no pavasara līdz nākošajai ziemai, apkopojam visas tās mūsu faktus par ķepu nospiedumiem, plus viņu platums un datums un precīza vieta un fiksācija, kur tā ķepa ir redzēta, mums sanāk tā pati aina, ka ap 70 drusku pāri lāču vienas sezonas laikā Latvijas teritorijā. Jā, paskatīsimies visam īsu video, kas tad ir brūnais lācis. Brūno lāci raksturo masīvais ķermenis, strupa aste, salīdzinoši platā galva, mazās acis un ausis, kā arī spēcīgās kājas ar platajām pēdām un garajiem nagiem. Eiropas brūnais lācis ir īpaši aizsargājama suga, sastopams galvenokārt valsts ziemeļu, ziemeļaustrumu un austrumu puses mežos. Latvijas teritorijā ziemo nedaudz vairāk kā 10 brūno lāču, taču veģetācijas sezonā tos var novērot krietni lielākā skaitā. Lāči dzīvo ģimenēs vai pa vienam. Tie ir ļoti uzmanīgi un piesardzīgi dzīvnieki, vajadzības gadījumā arī labi kokos kāpēji, skrējēji un peldētāji. Par spīti savam lielajam augumam un varana plēsēju slavai, lāči ir visēdāji, kur ēdienkartes pamatu veido tieši augu barība. Pusdienu šķievja sastāvā ietilpst arī kukaiņi, to kāpuri, putnu olas un mazuļi, zivis, dažādi sīki mugurkaulnieki, rieksti, sēklas, augļi, ogas un medus. Brūno lāču kāzu laiks ir jūnijas-jūlijs. Tuvojoties rudenim, lāči aktīvi barojas un uzkrāj tauku rezerves pirms došanās ziemas miegā. Ziemas guļā atkarībā no laika apstākļiem un uzbarotības pakāpes lāči dodas no oktobra līdz decembrim, bet migu parasti pamet martā. Tas video, ko mēs redzējām, tas ir no Līgatnes dabas takām. Lāči tur ziemas guļā vispār nedodas. Šobrīd ir ziema, kur šobrīd atrodas Latvijā dzīvojošie lāči.
Nu, te jau drusku tās informācija par tiem 10 Jā, drusku novecojas. Jau novecojas. Šobrīd jau es teiktu, ka vismaz 10 lāči ziemo tikai, piemēram, Limbažu novadā vienā pašā. Jā. Tā kā, jā, šobrīd ir tas laiks, ka lāči ir devušies gulēt. Ja kāds to nedara, tad visdrīzāk viņš ir pamodināts. Tā lāča pamodināšana arī, diemžēl, notiek, un tur nekā nevar darīt. No tās mēs izvairīties nevaram. Bet tas interesantākais būs, ka jau sākot ar jaunā gada pirmajām nedēļām, daļai no šiem gulošajiem lāčiem, kas ir lācenis, var dzimt un arī dzims mazuļi. Un tas ir tas interesantākais tajā lāča dzīves ciklā un bioloģijā, ka mazuļi piedzimst tiešām ziemas vidū, un lāceni viņus silda neapzināti baro ar pienu, un kopā migu viņi pamet tikai diezgan vēlā pavasarī, aprīlī. Tie lāči, kuriem nav mazuļu, tie ceļās augšā ātrāk un kļūst aktīvi jau martā. Jūs minējat, ka lāči šobrīd atrodas ziemas miegā un viņus nevajadzētu modināt. Kas tad var pamodināt lāci un kā no tā izvairīties? Lāči tomēr ir reta suga, vai nesāksies kaut kāda problēma, ka mēs atkal nonāksim tādā situācijā, ka lāči faktiski Latvijā nebūs? Domājams, ka nē, jo Latvijā ir diezgan daudz teritorijas, kurās ziemas laikā tomēr nenotiek mežstrāde. Un otrs lāču modinātājs ir medības ar dzinējiem. Bet labā ziņa ir, ka lāči var ziemot ne tādā šiškina gleznas mežā, kur ir sakrituši veci koki un prasās varbūt meža strādātājiem kaut ko darīt. Bet viņi var ziemot arī pilnīgi jaunaudzēs, biezās eglītēs, kur mednieki iekšā nelien. Un arī nekāda, vienlaicīgi visā Latvijas teritorijā nekāda mežsaimnieciskā darbība nav vajadzīga. Tā kā lāčiem ir iespēja, un līdzīgi apstākļi ļoti ir Igaunijā, un Igaunijā, mēs zinām, ir ļoti laba lāču populācija. Un, var viņi izziemot, nav tik traki. Protams, tiek iztraucēti, bet tā ir tikai neliela daļa. Vai jūs kā zinātnieki nesāsiet, teiksim tā, dot kādas rekomendācijas, ierobežojošas rekomendācijas medniekiem zināmās teritorijās Latvijā neveikt šīs medības ar dzinējiem? Tas ir diezgan sarežģīti, jo mednieki ir saslēguši ilgtermiņa līgumus ar zemju īpašniekiem. Faktiski šīs rekomendācijas tā no augšas kaut kur dot droši vien nav liela jēga. Tad es drīzāk rosinātu mežu īpašniekus un apsaimniekotājus. Ja viņi zina, ka viņu platībās tie lāči ziemo, tad viņi var to līgumu ietvaros ar tiem medniekiem runāt. Bet tā diktātu no augšas dot, es domāju, ka tas nedarbosies. Jā. Šogad bija tāds gadījums, šķiet pavasarī, kad mežkopim lācis bija uzbrucis. Cik kopumā mums jārēķinās ar šādiem lāču uzbrukumiem vai lāču agresīvu uzvedību, un ko vispār cilvēkam kā būtu jāuzvedas, ieraugot lāci? Jā, paldies par to, kā būtu jāuzvedās, jo faktiski šeit jau, cik man zināms par to gadījumu, te bija otrādi, ka lācis uztvēra cilvēku kā agresīvu, ienācēju pie viņa guļas vietas. Jo tur tā visa vaina bija tā, ka neveiksmīgais meža darbinieks, viņš nostājies blakus lāča, atpūtas vietai, jo tā nebija ziemas miga. Lācis jau tur kādreiz jau bija pamodies un atgriezies atkal. Viņš sita plaukstas un centās aizbaidīt dzīvnieku no tās vietas, viņš neapzinājās, ka tur ir lācis. Un tad ar to arī viss sākās. Ja viņš būtu nepievērsis uzmanību un vienkārši aizgājis garām, es domāju, ka tas lāča aizstāvēšanās uzbrukums nebūtu noticis. Jā, ar to ir jārēķinās, un tad vienīgais, ko var ieteikt, pieregulēt pašiem savu uzvedību, kā šādās te biezi saugušās eglītēs, kā tur bija, atcerēties, ka tur var būt lācis. Respektīvi, sēņojot, bļaustīties un saukt vienam otru nevajadzētu šobrīd Latvijas mežā? Ziemā jau nesēņo. Ziemā nē, bet
bet vasarā... Sēņu laikā gan labāk ir pabļaustīties un pasaukt vienu otru, jo tad lācis tīri nemanot no tās vietas aizies projām. Respektīvi, viņš izvairās no satikšanās ar cilvēku. Tieši tā, bet ja ir, protams, pārsteigts, nu tad viņš prot sevi aizstāvēt, neapšaubāmi. Jā. Par tiem lāčiem, kas Latvijā bija vairāk gadījumi, ka lācis atradās ceļmalā, ja es nemaldos, tas bija Gulbens rajonā, un cilvēki bija mēģinājuši viņu barot, un galu galā tā situācija izvērtās tāda, ka lācis nācās likvidēt. Kā vispār regulēt šo situāciju? Es izstāstīšu vienu piemēru. Savulaik biju Gruzijā ekskursijas ceļojumā, un tur staigāja par tādu kalnainu ceļu vietējiem, viņiem lācēns bija līdzi. Un tas nabaga lācēns ik pa brīdim kaut kādu ēdienu prasīja no apkārtējiem. Vēlāk, kad es apvaicājos speciālistiem, viņi man teica, ka lācēns visticamāk aizies bojā, jo lāčiem nav tipiski ēst cilvēku ēdienu, un tas vispār nav tas, kas viņiem būtu jādara. Kā cilvēkiem ir jārēģē uz šādu lāci, kas ir ar izmainītu uzvedību? Nu, tā bēda varbūt ir drusku mazāk, ka viņš aizies bojā tādēļ, ka tas ēdiens ir nepiemērots, jo lāči ir visēdāji un viņi spēj diezgan daudz ko paciest. Bet tieši tajā uzvedībā, kā piedāvājot lācim ēdienu, jūs faktiski parakstat viņam tādu kā nāves spriedumu, jo kamēr viņš ir mazs, viss ir kārtībā, bet jau runājot par šiem Gulbenes novada lāčiem, viņi jau bija diezgan paaugušies, un jo tālāk, jo viņš ir bīstamāks, un viņš to ēdienu var arī pieprasīt tā drusku uzstājīgāk, un tas ir ļoti bīstami. Tāpēc ne lāci, nevienu citu savvaļas dzīvnieku nevajag barot. Pat zoodārzā mēs nedrīkstam barot dzīvniekus. Viņi nav badā, viņi vienkārši ātri pierod pie iespējām vieglāk iegūt barību, un lāči ļoti labi mācās. Varbūt daudz ātrāk un labāk par citiem dzīvniekiem. Mēs zinām, ka kādreiz cirkā izmanto lāčus, un pat ar velosipēdiem viņi brauc un ko tikai nedara. Tas, protams, ir viss panākts, piedāvājot viņiem šos gardumus. Tā kā lāči ļoti jutīgi ir uz šādiem piedāvājumiem, nevajag to darīt. Cik tuvu vispār lāči varētu dzīvot tuvākajā laikā pilsētvidei un cilvēkiem? Pilsētvidei droši vien lāčiem atļaut dzīvot būtu bīstami, bet īstenībā te ir atkal tāda viena nianse, kas varbūt mazāk skatītājiem zināma, kad ja lāču populācija kļūst bīstama, tad kļūst blīvi apdzīvota, tad lāča paša lielākais ienaidnieks, protams, līdzās cilvēkam, kas varbūt mednieka izskatā, bet lāča lielākais ienaidnieks ir pieaudzis lāča tēviņš riesta laikā, jo viņš uzmācas gan mātītei, gan ir gatavs nogalināt, apēst mazuļus. Un mātītis tādā blīvi apdzīvotā lāča teritorijā izvēlas mazāku risku pietuvoties cilvēkiem un varbūt pat apmesties cilvēku tādā izmainītā vidē nekā šiem te tēviņiem, no kuriem viņiem nekāda glābiņa nav. Un sazinoties, teiksim, ar kolēģiem pētniekiem Igaunijā, viņiem jau ir gadījumi, ka lāču mātīte ir iekārtojusi migu, piemēram, zem augstsprieguma līnijas, neskatoties uz to, ka tur sprakšs tie vadi un viss diezgan bieži arī cilvēki var apmeklēt to teritoriju. Vēl tādās vietās, kur agrāk tas nenotika, bet tas ir tieši saistībā ar to, ka populācija izveidojusies ir blīva. Ja cilvēks pamana savā tūmā kaut kur lāci, kam jāzvana jums, dabas aizsardzības pārvaldei, vai vispār nevienam vienkārši jāmēģina kaut kā iet ātri prom no tās vietas? Es domāju, ka neviens nav gatavs tik daudz zvanus uzklausīt, jo pirmkārt tam cilvēkam jābūt informētam, ka tas nenozīmē, ka tā ir kaut kāda nenormāla situācija. Iespējami ātri tā vieta ir jāpamet un mierīgi, bez panikas. Bet, protams, kaut kāds ziņojums, mēs jau būsim pateicīgi. Mums ir arī tāda e-pasta adrese speciāli izveidot lāču monitoringam, vai arī tādi dabas dati LV, kur var jebkurus novērojumus sūtīt, jebkurš sabiedrības pārstāvis. Ja par šo gadījumu informēs, mēs jau būsim tikai pateicīgi. Jā. Tagad pievērsīsimies vilku populācijai Latvijā. Vilku populācija pēc dažām ziņām
esot saskaitīti 1400 vilki Latvijā. Tas ir tas skaitlis, par kuru jūs arī varat teikt, ka tāds ir? Īsti nē, jo man tam nav pierādījumu. Man pierādījumi ar zinātniski apstiprināmiem datiem ir, ka vilku populācija ir pieaugusi vismaz 2 reizes, teiksim, salīdzinām ar 2000. gadu sākumu. Bet ne tagad es nevaru apgalvot, ka kādu absolūtu skaitli nosaukt. Bet lielāk viņi kļūst. Pēc mūsu aprēķiniem viņi varētu būt 800 vilku pirms medībām. Tas iznāk ir stipri mazāk, jo šobrīd Latvijā ir atļauts nomedīt 300 vilkus šogad. Jā, bet es neapgalvoju, ka tas mans nosauktais skaitlis ir pareizs, bet es varu apgalvot, ka 800 vilku esamība dabā pieļauj 300 vilku nomedīšanu, un plus vēl populācija turpinās pieaugt. Lauksaimnieki ļoti uzstāja uz lielākas vilku populācijas medīšanu. Viņi saka, šogad ir bijuši ļoti daudz uzbrukumu aitām. Viņi nav pietiekoši nav sakārtots jautājums ar apdrošināšanu. Viņi saka, vajag tos vilkus vairāk šaut nost. Jūs kā pētnieks, kā zinātnieks piekrītat šādam uzstādījumam? Es varu vienkārši, to, ko es jau esmu teicis arī tiešā tekstā pašiem lauksaimniekiem, ka tas viņus neglābs, kamēr viņi neuzsāks ganāmpulku tādu pienācīgu aizsardzību. Labi, kopējos absolūtos skaitļos esot maz vilkiem, to gadījumu būs vairāk. Mazāk, bet vienalga būs tie nelaimīgie aitkopi, kas vienalga cietīs arī no tiem atlikušiem vilkiem. Tā kā pirmais, kas būtu jādara, tomēr jāuzsāk ganāmpulku aizsardzības pasākumi. Un tie ir diezgan plaši zināmi. Vienkārši mums, diemžēl, nav zināms neviens vai varbūt viens par šiem daudzajiem gadiem gadījums, ka viņi būtu pienācīgi ieviesti un izmantoti. Respektīvi, lauksaimnieki negrib ieklausīties zinātniekos? Viņiem nav izdevīgi ieklausīties, jo aitkopība kļūs dārgāka. Tas gan ir. To arī zinātnieki var apgalvot, ka vienkārši nepieskatītas aitas turēt nevar vienā teritorijā ar vilkiem. Tas nav iespējams. Vilku populācija Latvijā kopumā ir ar tendenciju palielināties. Kas nodrošina tādus labākus apstākļus vilkiem? Pilnīgi noteikti, ka arī savvaļas vilku barības objektu, kas ir pārnaģi, skaita palielināšanās. Jo, ja mēs paskatāmies tos pašus iepriekš 20 gadus no 2000 gadu sākuma, tad stīrnu meža cūku, tagad meža cūkas drusku ar to Āfrikas cūku mēri cieši, bet stalbriežu, jo īpaši skaits ir pieaudzis daudz vairāk nekā 2 reizes. Tur ir 5, varbūt 10 reizes. Un ir barība, ir viņas izlietotāji, jo mednieku savukārt tas ieguvis apjoms nav tik liels, tik daudz reizes audzis. Respektīvi, tas, ko vajadzētu drīzāk medīt, ir šie pārnaģi, kā jūs teicāt, nevis vilkus? Jā, vajadzētu tās medības plānot proporcionāli, zinot, ka gan vienu, gan otru. Es nesaku, ka vilki, kamēr tā populācija ir tāda, kā ir, ka viņi nebūtu jāmedī. Bet attiecīgi vairāk būtu jāmedī arī pārnaģi un nebūtu tik daudz jāveicina pārnaģu pieaugums, ar ko gan mednieki nodarbojas. Jo esmu dzirdējis, ka jau tagad mednieki uztraucas, kad ziema ir sākusies un jāpiebaro. Nav tas vajadzīgs. Vilki pieregulējas, lai pārnaģi būtu tik daudz, lai viņiem pietiktu tās barības. Jūs sakat, ka vilki šeit Latvijā ir tādi labi baroti un tagad ziemā viņiem nav nekādu problēmu? Pilnīgi noteikti. Tas, kas pārnaģiem ir slikti, dzīves sniegs, sērsna, tas savukārt plēsējiem ir labi. Tas viņiem ražas laiks. Mēs pat runājam par lāčiem un cilvēku sastapšanos. Ko var šī sakarībā teikt par vilkiem un cilvēku sastapšanos, ja tas nav mednieks? Nav īsti bažu gan, jo agrāk, kad Latvijā bija izplatīta vēl trakumsērga, tad gan varēja pastāvēt iespēja, un tādi fakti arī ir zināmi, ka ar trakumsērgu slims vilks uzbrūk cilvēkam, bet vesels neievainots, mednieka neievainots vilks vai varbūt arī strupceļā kaut kur neiedzīts kādā aplokas stūrī vai kūts stūrī vilks cilvēkam neuzbruks. Pelēkā vilka aizsardzības plāns no 2017. līdz 2027. gadam. Tās ir izstrādāts jūsu institūtā. Tas ir tāds plāns, kas šobrīd darbojās?
Es domāju, ka jā, diezgan lielu daļu, vismaz vairāk kā pusi no tiem pasākumiem ir ieviesta. Tas, kas attiecās uz monitoringu, tas ir daļēji ieviests, jo mēs šobrīd ļoti daudz zinām par nomedītajiem, beigtajiem vilkiem, bet mēs joprojām ar pierādījumiem diezgan maz zinām par mežā atlikušajiem vilkiem. Tā daļa varētu būt vairāk, teiksim, plašāk ieviesta. Vēl kaut kas tur tā īsti līdz galam nav, bet vilku plāns salīdzinoši labi ieviests ir. Vai kopumā mums nāksies nākotnē rēķināties ar lielāku plēsīgo dzīvnieku klātbūtni cilvēka apdzīvotajā teritorijā? Droši vien jau ar visu savvaļas sugu klātbūtni un, protams, neplēsīgiem dzīvniekiem visur seko arī plēsīgie. Es domāju, ka jā, ka nāksies rēķināties vienkārši tāpēc, ka tajā, saucamajā savvaļas dabā dzīvnieku kļūst vairāk, un tur ir viss, kas tur ir mūsu saimnieciskā darbība, kas bagātina vairāk barības, tur ir klimata pārmaiņas, šādas bargas ziemas varbūt arī trāpās pa vidam, bet lielākoties tomēr dzīvniekiem pozitīvā virzienā klimata pārmaiņas notiek. Un tas viss kopā, un galvenais tā vides, sauksim tā par mēslošanu vai ne atkritumu veidā, bet visas tās minerālu vielas, ko mēs uz laukiem atstājam un viss, tas veicina producējošās ekosistēmas daļas pieaugumu. Un ja mums pašiem interesē raža pēc, teiksim, kultūra augu iestādīšanas, ko mēs veicam pavasarī, kas mums būs rudenī, tad dzīvnieku viņš interesē jau tūlīt pēc iestādīšanas vai iesēšanas. Un viņš to mūsu ražu, ja mēs to dzīvnieku ir daudz un mēs to piekļuvi neierobežojam, viņš ievāc visu laiku, pa to vasaru arī. Un kaut kas jau tur mums paliek pāri, protams, tajā rudenī. Jā. Es teikšu lielu paldies Jānim Ozoliņam par šo sarunu. Paldies arī jums, cienījamie skatītāji, ja skatījāties. Ceru, ka jūs kļuvāt daudz informētāki par lāčiem, vilkiem un esam gatavi sadzīvot ar plēsīgiem un arī citiem dzīvniekiem Latvijā. Visu labu! Paldies!